Nepalaid garām iespēju iegūt misijas izglītību un ļaut kungam tevi sagatavot vietai, kurai tevi radīs. Sūti mani misijas skola ir veidota, lai tiem, kuri ilgojas pēc ciešāka gājuma ar Dievu, palīdzētu ieraudzīt neatvairāmu mīlestību visā Bībeles stāstā un sagatavotu līdzdalīt šo mīlestību ar tādu vienkāršību un drosmi, kādu Kristus to darīja katras dienas gaitās, un vairotu izpratni par augsto aicinājumu, kādu kungs uzticējis savai atlikuma draudzei, lai pabeigtu Dieva darbu virs sevis. Vēl tev ir iespēja pieteikties. Šogad mēs atveram 2 programmas. Jauniešiem klātieni, kur tev ir iespēja nošķirt 1 gadu misijai Ventspilī un iegūt pieredzi draudžu dēstīšanā. Papildus info video par šo var noskatīties mūsu mājaslapā. Bet jebkuram vecumam, kuriem vairs nav iespējama klātiene, neklātienes programma uz 2 gadiem. Kā tā notiek? Tiksimies 10 nedēļas nogalēs, ik pēc 2 mēnešiem, un starp tām mācīsimies visu apgūto likt praksē savā ikdienā. Ir jārēķinās ar 6 līdz 15 stundām nedēļā, lai noklausītos 2 video lekcijas un piepildītu savus un arī nedēļas nogalēs izvirzītos prakses uzdevumus. Ko apgūsi misijas skolā? Gan neklātienē, gan vēl kārtīgāk klātienē apgūsi tādus misionāls dzīves ieradumus un kalpošanas kā Bībeles pētīšana, aizlūgšanas, regulāru būšanu ar cilvēkiem, kalpošanu viņu vajadzībām, ieskaitot rūpes par veselību, draudzības veidošanu, liecināšanu, mazo grupu organizēšanu, digitālo evaņģelizāciju, Bībeles stundu pasniegšanu, māceklību, pašuztrošas kalpošanas, ārzemju misiju un citas. Studentiem mēs cenšamies nodrošināt labāko iespējamo atbalstu. Vairāk informācijas par abām programmām var uzzināt un pieteikties sendme.lv. Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā no 31. panta Jēzus saka: Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debes Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zudīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu pēdu. Mēs nezinām, kas mums sagaida rīt, bet tev ir dotas šodien. Cenies pēc Dieva valstības un piepildi Dieva aicinājumu savai dzīvei.